Masīvs sveiciens visiem! Reiz sensenās laikos dzīvoja Zadrots Ryoto Sakamoto, kuram bija šķaudīt uz visu un visiem, jo viņa dzīvē viedīgā svarīgā lieta bija Ptūm. Spēle, kurā ar dažādu veidu rokas granātam ir jānogalina pretinieki. Mūsu varonis Zadrots pļaudams uz dzīvu ģimeni no 100. stāva un būdams krēsla deldējuši bezdarbnieks ir pasaules līmeņa spēlētājs, par ko ir ļoti gandarīts. Taču notiek kas negaidīts. Viņš pamostamies kāpēc dzērumu atklāja, ka atrodas uz nesaprotams salas ar 2 somām padusēm. Viena satura iespēja pierīties, otra granāts, par kuru darbības principiem viņš ir neziņā. Vēlts ar visu to, ka es uz neapdzīvotas salas, taču, kad tev rokā ir iemontēts nesaprotams izcelsmes objekts un pēc maltītes tavā sejā lido sprākstoša granāta, nākas aizdomāties par daudzām lietām, kuru tad esi aizvainojis vai cik esi daudz izdzērs un kurā lidmašīnā esi nepareizi iesēdināts. Notikuma gaitā Ryoto tomēr saprot, ka nav vienīgais uz paradīzes salas, kā fakts kalpo, ka viņam pirmajos mirkļos sejā meta granātu. Tad viņš satika slapju Himiko un trešo riteni Kiesi Tairu. Ar abiem viņš ar sametas uz vienu roku. Uz jautājumu, kā tikt atpakaļ pie civilizētām ērtībām, kā internets un pizzas piegāda māju, risinājums ir viens. Ir jāsavāc 10 zaļie brīnumi no citiem dalībniekiem, tikai rāķis. Šie jaukie mazulīši ir dabūjami ārā, kad cilvēks nomirst. Līdz ar to sāka spēle uz izdzīvošanu, pie tam notiekošais ir līdzīgs spēlei Ptūm. Personāžu daudzums šeit ir pietiekams, sākot ar maniakāliem pusauģiem, gan bērnības draugiem un beidzot ar tiem, kas savulaik jau pabijuši uz salas. Rezultātā mums kā minimums tiek nodemonstrēt vismaz 2 duču personāžu. Cits nomirst ātri pēc parādīšanās, citi kļūst par mūsu trijotas biedu, kuri liek viņiem pārkāpt savstarpēju norunu, nevienu nenogalināt. Galu galā vairums personāžu netiek ne tuvu atklāt. Mums parāda galvenā varoņa atmiņas pārdzīvojumus, kā no bailīgām aitām viņi kļūst par asinskāriem vilkiem. Šķietami, viss būtu labi. Dažādu personāžu raksturi saduras viens ar otru, kur ir 2 varianti – mirsti vai dzīvo. Taču, pateicoties tik acīm redzamam iznākumam, šie notikumi tiek vilkti kā pusbeigta žurka. Kaudz dažādi notikumi, kur ir šeit, lai risinātu intrigu, un kaudze personāžu, kā jau ir bijis minēts, 20 minūšu kronometrāžu vienkārši neiztur, un sižeta kā tāda šeit nav. Meloju. Drīzāk tas ir, jeb esošās darbības notiek loģiskā secībā. Taču kāda tad tarakā nazota ir katram personāžam, tomēr īsti nav skaidrs. Rezultātā gūstam bērienīgu putru, kurus katru balsu čuks un pirdienu mēs iegūstam 11 jautājumu, no kuriem tikai 1% mēs gūstam atbildi. Vai tas ir slikti? Dzelžaini loģisks jautājums. Varu mierināt, šī ir tikai pirmā sezona, kuras pamatu uzdevums bija vismaz sākotnēji izskaidrot, kurš ko ēd un kā dzīvo. Taču iespējams pēdējo nāk uz ārkārtdienas faktu, ka nedz pati anime vai tās pirmsauknes manga Japānā īpaši popularitāti neiekaroja. Pie tā manga joprojām aktīvi iznāk, ka rezultātā produkts nedaudz šķiet ieskābis. Un vai būs otrā sezona vai ne, jautājums paliek atklāts. Taču Mētkals savu uzdevumu ir veikusi maksimāli labi. Spējas parādīt dažādus notikumus, kuri tā vien liekas sariesties asarai vai pat salikties šausmās un pat sazvērstības teoriju. Parāda masīvs un teicams dažāda veida sprādziens, pikantas scēnas un ne tikai. Maksimāli parādījuši personāžu attīstību, ja ne raksturā, tad viņu darbībā. Teicama vizuālā daļa, kas liek brīžiem noticēt, ka šāda sala spēja eksistēt. Personāži varam droši meklēt sev līdzīgu un nostādīt sevi viņu vietā. Kā mēs darītu? Vai būt gatavi nogalināt par pudeli ūdeni, vai tikai tāpēc, lai patīksminātos par visur lidojušām orgānu daļām? Rezultātā anime domāta tiem, kam patīk nedaudz ecchi, asinis un vardarbība. Kāda filozofiska doma, skaistas ainavas un konspirācijas teorija. Pie tam, ordinālā darbā esot pat sastopama nekrofīlija. Tāds lūk īpatnējs anime būves produkts, kurš, ja turpināsies, spēs radīt masīvu lokālu bumu, jo esošais fons ir tik grandios un pilns ar detaļām, ka neviļu sāc domāt, ar pilnu rubli šeit netiksiet cauri sveikā. Visu labu un skatieties to labāko!